Informatīvs video par Latvijas bērnu dārzu iekštelpu gaisa kvalitātes pētījumu. Tiek rādīti Eiropas Savienības Nacionālā attīstības plāna 2027 un Veselības ministrijas logo un zīmējums, kas attēlo divus smaidošus bērnus, turot balonu. Gaiss, ko elpojam, ietekmē mūsu labsajūtu ikdienas. Gaisa kvalitāte īpaši svarīga ir maziem bērniem, jo ietekmē gan viņu veselību, gan zināšanu apguvi. Tāpēc Veselības ministrija uzsākusi pētījumu par iekštelpu gaisa kvalitāti bērnu dārzos. Šī pētījuma mērķis ir novērtēt gaisa kvalitāti Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs un sagatavot priekšlikumus gaisa kvalitātes uzlabošanai. Datu ievākšana sāksies 2025. gada rudens apkurses sezonā. Tiks apsekoti 122 pēc nejaušības principa izvēlēti Latvijas bērnu dārzi. Katrā bērnu dārzā tiks izvēlētas 3 grupu telpas, kurās visvairāk uzturs bērni, un mērījumi šajās telpās tiks veikti 5 diennaktis. Pētījuma metodoloģiju izstrādājusi Pasaules veselības organizācija, un tā pielāgota tieši Latvijas situācijai. Kā noritēs gaisa kvalitātes pētījums? Vispirms bērnu dārzs saņems uzaicinājumu piedalīties pētījumā. Saņemot iestādes piekrišanu, sāksies sagatavošanās, bērnu dārza vadībai aizpildot īsu anketu par ēkas stāvokli. Tad pētnieki iztaujās darbiniekus par apstākļiem ēkā. Pēc grupu telpu apsekošanas un uzmērīšanas pētnieki tajās uzstādīs mērierīces, kas mērīs ogleskābās gāzes koncentrāciju, gaisa mitrumu un temperatūru. Pedagogi ikdienas aizpildīs dienas grāmatu, lai pētnieki saprastu, kā telpas tiek veidinātas. Mērierīces veiks gaisa kvalitātes mērījumus 1 nedēļu, un pētnieki tos nepārtraukt attālināti uzraudzīs. Pēc tam mērierīces tiks noņemtas un dati pārbaudīti un apkopoti. Šis ir pirmais tik liela mēroga bērnu dārza gaisa kvalitātes apsekojums Latvijā. Pētījuma sniegtā informācija palīdzēs labāk izprast iekštelpu gaisa kvalitātes nozīmi, sniegs ieteikumus telpu veidināšanai, veicinās izpratni par infekcijas slimību mazināšanu un kalpos kā pamats turpmākiem ventilācijas risinājumiem. Precīzus datus par iekštelpu gaisu pirmsskolas izglītības iestādēs varam iegūt tikai pateicoties ciešai sadarbībai ar bērnu dārzu darbiniekiem. Tāpēc jūsu līdzdalība un atbalsts šajā pētījumā ir ļoti svarīgi. Tikai kopā mēs varam noskaidrot, kā uzlabot bērnu dārza iekštelpu vidi, lai katrs bērns ikdienu varētu elpot tīru un veselīgu gaisu. Tiek rādīti Eiropas Savienības Nacionālā attīstības plāna 2027 un Veselības ministrijas logo un informācija par Eiropas sociālā fonda Plus projekta Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi līdzfinansējumu.